Sveiki, mani draugi! Es esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Šodien nodomāju sākt video ar šiem lauvām. Jūs zinat, tie ir ģimenes trakie bērni. Viens jau bija traks, šis vēlāk pievienojās ģimenei. Arī šis kļuva traks. Viņš līdzinās viņiem. Šī seja ir traka. Šis ir vēl trakāks, par to arī tas, kas man blakus ir traks. Tikai viens ir saprātīgs. Labi, jaunieši, mierīgi. Pie galda atnāca viena saprātīga meitene. Nora nāca. Šš! Labi, klusums. Nomierinies, cilvēki! Šitie zin, ko viņi dara ar cilvēku. Viņi cilvēku uzliek uz grila, izcep un apēd. Abi šitie apēd cilvēku un noslauka muti ar viņa zeķi. Tik traki ir. Šitie zina, viņi ir galīgi traki. Draugi, kāda ir mūsu šodienas tēma? Lūk! Mīļā, manām skaistajām meitiņām. Skaties uz mani, man vienīgā. Mīļā, manā istabā ir mana meita. Šš, hei! Nejokojiet, nāciet! Labi, jaunieši, nomierinieties, nedaudz attālināsimies. Tagad man jums ir sliktas ziņas. Jūs zinat, ka esmu slims. Mana labā auss vairs nedzird. Manai labajai ausī vairs nav dzirdes. Es tā saslimu. Tas notika ar labo pusi. Labākais, ka mana labā auss vairs nedzird, ir tas, ka šī kliekšana tagad man šķiet klusāka. Nezinu, kā jums tas šķiet. No tās puses tas dzirdās mazāk, par to esmu apmierināts. Mana galva vairs neuzpūšās no trokšņa. Vēl joprojām man nedaudz galvas spiediena 2 dienu laikā ļoti uzpūtos. Bija ļoti slikti, draugi. Ko mēs šodien darīsim? Kāda ir mūsu tēma? Jūs zinat jau, kādu laiku es nelieku ēposus priekšplānā. Pēdējo reizi viņi bija saslimuši. Šodien es jums parādīšu, kāds ir ēposu pašreizējais stāvoklis. Jau kādu laiku es viņus nelaižu dārzā. Tad viņi ir ļoti izauguši, mašallah. Viņi bija dzemdību nodaļā, tagad mēs viņus pārvietojām uz priekšējiem būriem, drīz jums parādīšu. Ir milzīga atšķirība. Šodien mēs viņus redzēsim priekšplānā, bet Argentīnas īstais bērns ir atnācis. Skaties! Lauvas gabals, mašallah, manam dēlam! Tava cēlsirdība, tava stāja, tava varenība. Tava varenība vien pietiek, vecīt. Kāds tu esi cilvēks, nu? Pagalai paņemu taisinu un uzskurinu viņu. Vai es uzkurināšu taisinu tēvu? Nāc šūt, nāc pie kazām, nāc uz ielas. Tagad skaties šo kazu naidu. Pārējie ir ēzeļu ienaidnieki. Šis arī ir kazu ienaidnieks. Ej, taisins! Taisināt? Paskatīsimies, jau ilgu laiku nav bijis kopā ar kazām. Pagaidi, Zeinep, nē. Ko viņš darīs kazām? Arī jums ir lūgums. Nenoraidiet mani. Izdariet kaut ko jauku. Neeslinkojiet. Vai es no jums prasu pārāk daudz? Uzspiediet patīk šiem video. Uzspiediet patīk. Nospiediet patīk. Uzspiediet patīk. Uzrakstiet komentāru. Tas taču nemaksā naudu, draugi. Atbalstiet mani. Uzrakstiet arī kādu jauku komentāru. Ielieciet kādu emociju zīmi, burtu vai ko citu. Gaidu jūsu atbalstu. Paskatieties uz šo, nu. Šito Johan. Lai es ielieku mašīnā. Lai es aizvedu uz mežu, skaties. Mēs vienmēr sakam vilks, mēs sakam lācis, vai ne? Aizmirst pa vilku un lāci, lai nāk lauva, lai nāk tīģeris. Zini, tam tas būtu viena alga. Šīs pat nilzirga noslīcinās. Vienmēr tevi noslīcinās, brāli. Dēls, ja šeit ir kāds nilzirgs, tad tas esi tu, es neesmu. Tas nilzirgs esi tu? Runā pieklājīgi, citā tūlīt dabūs pa muti. Nāc. Tā izsins, tēti, vai esi noilgojies pēc bončuga? Tā izsins. Mans Teisins, kazu ienaidnieks Teisins. Viņš sit Taisinam ar ragu. Vai redzi bončugu? Tas ir Taisina raks bezkaunīgais. Malacis dārgums. Kas notika Rakija? Rakija atkal visu sevi ar dubļiem nosmērēja. Kā viņu tagad izskatās, vai ne? Gekan, mans brāli, no rīta viņš vāca kazām zāli. Viņš deva viņām labu zāli ēst. Viņš teica, brāli, ja jau mēs nevedam zāli, tad uztaisīsim viņām piegādi tieši pie kājām. Viņš piepildīja šo vietu ar zāli. Kazas svinēja svētkus. Taisin, tēvs, nāc šurp! Nāc, Taisin. Argentīniešu dogi parasti ir medību suņi. Varbūt daudz to nemaz nezina, bāc. Tie parasti ir medību suņi. Tos Argentīnā skaties uz bončugu bāc. Viņš tiešām sit ar ragu. Argentīnā un Latīņamerikas valstīs tos izmanto, lai pasargātu no meža cūkām, pumām un citiem savvaļas dzīvniekiem. Ja paskatās, tie ļoti spēcīgi, atlētiski un veikli suņi. Bet mūsu Taisons ir pārāks, labi audzināts suns. Uz ko viņš sadusmojās, es tikko teicu, un viņš sāka rūkt, redzi? Tāpēc viņš nevienam neko nesaka. Taisina aste ir kā pātaga, skaties, viņam ir metru gara aste,
Taisiņas no Bončuka dabūja pa pakaļu, dēls. Bet vai tu redzi Bončuku, Gokan? Kā viņš aizsargājas ar zobiem? Nu, Bončuk, tu esi īsts vīrs, dēls. Tiešām esi vīrs. Ja tev uzcelt pieminekli, betona nepietiktu, dēls. Nāc, tagad izvedīsim Taisinu. Taisins, skaties, es tā viegli palaidīšu lūpu. Tad viņš sāk naidoties pret kazām, Taisins. Ko viņi saka, ko? Ko viņi saka, ko? Ko? Ko viņi saka, ko? Mans lauva, tiešām, es dievinu šo lauvu, mašallah. Tik cēls dzīvnieks, paskaties uz šo diženumu. Cilvēki, kas redz, ir pārsteigti. Viņi saka, kas tas par dogo? Nāc ārā, dēls, šurp. Nāc ārā, lai visi redz tavu cēlumu. Nāc. Vai tu vari iznākt, skaties šeit? Noliec priekšējās kājas. Mans modelis, mans dēls. Oho. No priekšas ātri nofotografē. Ātri, lai visi redz šo cēlumu. Es tevis dēļ visu atdotu, kā statuja tiešām. Tiešām viņš ir kā statuja. Tagad izvedīsim Taisinu ārā. Man arī vēders tukšs. Mēs arī Mārlu nelaižam aļā. Laidīsim Mārlu brīvībā, jā. Vai Mārlai meklēšanās vēl nav pārgājusi? Paskatīsimies arī to. Veiksim vispārēju pārbaudi. Nāc šūt, meitiņ. Tagad Taisina tēvs, tu esi brīvs dēls. Skrien, skrien, mašallah, mans lauvēn, jā. Apstājies. Ak, man meitiņ. Šiem, jā, šiem. Viņš man ir iemīlējies, jā. Nē, nu nopietni. Kā tev šķiet, suns ir puika vai meitene? Meitene, brāli, vai nav meitene? Kāpēc? Meitenes kucēni ir uzticīgāki. Puisis neklausa. Neklausa. Uzticīgi. Pasties, kā viņš man ir pieņēmis, vai tu redzi? Malacis mans jēriņš. Tagad arī spalvas uzcēla. Kam tu tagad uzbruks, mans jēriņ? Nekauņa, nāc laidīsim vaļā šo karalieni. Marla, nāc, Marla, nāc! Marla, nāc! Tagad, kad laidīsim vaļā, sapratīsim. Marla, nāc! Hei, vai tad var bez Marlas skatīšanās? Zeino! Nē. Nē, nekādā gadījumā. Viņš uz brīdi mēģināja Marlai uzlikt virsū. Uzmanīgi, viņa ir mūsu karaliene. Šī Sindi ir kura meita, Gokan? Nesaki tu. Redzēsim, kurš uzminēs. Filmē to Sindi. Tā dzeltenā Sindi, tāda zeltaina. Kura meita tā ir, redzēsim, kuri zinās. Interesanti, ko rakstīsiet komentāros. Paskatīšos, kuri zinās, rakstiet komentāros, draugi. Tie, kas mūs skatās jau ilgu laiku, tiešām zina, draugi. Tiešām. Filmē tos lauvus, Gokans. Filmē viņus, pieej tuvāk. Lai dzimtene redz īstu cēlumu. Paskaties, cik viņš ir liels. Dieva dēļ, paskaties, mašallah dēls, tiešām. Mani lauvām, paskatieties uz viņu harizmu. Mani lauvām pa kreisi Hadēs, pa labi Sofija. Mašallah, mani lauvām. Šie ir labi izauguši. Draugi, jūs zinat, mani lauvām pārcieta slimību. Diemžēl, draugi, mēs zaudējām Haidutu. Šobrīd mūsu meitene Hēra, paldies Dievam, ir dzīva, bet viņa palika mazāka un vājāka. Viņa slimība pārcieta smagi. Tagad ir dzemdību brīdis. Mūsu meitene Sofija vēl nav pilnībā izveseļojusies, viņas acīs joprojām ir asarošana. Šobrīd, paldies Dievam, labākā no viņiem ir Destana. Tāpēc šobrīd es laidīšu brīvībā tikai Destanu. Tikai, kad es skatos Destanas acīs, es redzu, Gohan, ka viņas nākotne būs ļoti spoža. Vai ne? Brāli, šis ir ļoti traks. Kaut kas ļoti traks notiks. Kā to sauc? Tu atkal esi izdarījis kaut ko traku, pilnīgi traku. Tu arī viņa tēva esi padarījis traku, pilnīgi traku. Tēvs ir traks, māte ir traka. Destan, nāc meitiņ, pagaidi vienu mirkli. Destan, vecstāv, paskaties uz šo. Līdz turienai viss bija labi. Kas noticis, dēls? Skaties, vēl viens izvirtujs nāk. Tas samabā, olei! Destan, vecstāv, nāc šut, nāc. Skaties uz Destanu, cik liels viņš ir izaudzis. Viņiem ir tikai 4,5 mēneši. Lai Dievs jūs svētī. Drīz sāksim arī Destana apmācības, draugi. Mēs sagatavosim viņa nākotni kā raķeti. Viņš būs kā raķete, kā raķete. Mašallah manam dēlam. Vai tu redzi? Nāc šurp, lai es tevi apskauju, nāc. Nāc, Destan. Destan pašā. Vai tu viņu apskāvi? Tad jūs, draugi, redzēsiet, kāds viņš patiesībā ir. Jo tikai mēs varētu Destanu noturēt. Destan, nāc! Destan, nāc! Nāc, dēls! Nāc, dēls! Nāc! Viņš mūs aizmirsis kopš mazā bērna. Es nedomāju, ka viņš viņus ir apnicis. Tikai tāpēc, ka viņi ir slimnieki. Tāpēc viņš tagad tikko ir iznācis pirmo reizi.
Lai viņš iepazīst apkārtni, pielāgojās, lai pierod. Cerams, Zeina viņam neuzbruks. Man šķita, ka Zeina viņa mazliet vēro, it kā grasītos uzbrukt. Cerams, viņa nepieļaus tādu kļūdu. Patiesībā, lai es tev kaut ko pasaku, aizslēgsim Zeinu. Zeina, nāc! Kur ir mana Zeina? Nāc šurp, meitiņ! Deistans pašā. Aizvērsim Zeinu uz brīdi. Skaties! Deistans sāka klepot. Ak, uzmanību! Vai viņš kaut ko norīja, vai ne? Droši vien kaut ko norīja, jo būrī nekādas klepus vai citas pazīmes nebija draugi. Zeina, saki, paņem mani meitiņu, nu? Mārlu mēs jau tāpat izlaidām. Mārlu taču neatgriezās būrī, vai ne? Aha, viņa ir atradusi maizi. Kurš gan to maizi tur paslēpa? Deistans ir atradis maizi un iet prom. Deistan, nāc šurp! Deistans, nāc šurp! Nāc, dēls, nāc šurp! Nāc šurp, ļauj man tevi samīļot. Mekauņa! Ādams no mums bēg, vai ne? Nelien tajā manā vecumā. Es paņemšu klēpī. Nelien šeit man klēpī. Nāc šurp, nāc, paskatīsimies. Hopā! Ak, paskaties šeit! Māšālā Deistāns, draugi! Viņa ir kļuvusi tik liela. Lai Dievs pasargā mūsu bērnu no ļaunas acis, arī jūs neaizmirstiet pateikt mašallah. Viņas attīstība ir tieši tāda, kādu jūs to redzat tagad. Mašallah, viss ir lieliski. Tiešām viss ir lieliski. Rādi 25 kilo varā. Viņa viss ir kārtībā, mašallah manam dēlam. Viņam ir tikai 4,5 mēneši. Paskaties, viņš gandrīz jau ir tik liels kā Nora. Deistāns tētis. Parādi, kā tu dari to ar kaku, parādi mums. Izvedīsim arī Hektoru tēti tur ārā. Lai arī Hektors nāk. Skaties uz Aleksu, Destan, netuvojos Aleksam. Tas trakais viņam uzbruks. Nekad nevar zināt, ko viņš izdarīs. Mūsu Aleksam nav viss kārtībā ar galvu. Hektors, Karnos, varbūt izņem Hektoru. Karlo şimdi kız kaçtan ölecek götürü çıkaracak diye. Tētuks Hektors. Ko? Kur tu ved? Viņš saka, ka aizvedīšot uz tirgu, uz kafejnīcu vai kaut ko tādu. Pasēdēsim, pastaigāsim pa tirdzniecības centru un tā tālāk. Tāds ir mans plāns. Tētuks Hektors gribēja doties uz tirdzniecības centru. Šī ķēde tam nederēja. Tagad nāc šurp mans lauvēn, lai Deistans redzētu savu brāli Hektoru. Apskatīsim viņu kakla siksnas. Dede traksparīgs kjokan. Dede, jā, dede. Tagad viņš sāk uzbrukumu. Skaties uz Karnos, paskaties. Karnos, neesi greizsirdīgs puika. Deistā, nāc. Māc pašu. Labi, Hektors, vecais tēvs, viņš ir pavisam īpašs bērns, mašallah. Paskaties uz šo harizmu, tāds kā jaguārs, īsts jaguārs. Es zvēru, ja es viņu aizvestu uz mežu un nepazītu, redzētu no attāluma. Es domātu, vai uz mežu ir atnācis jaguārs vai pūla. Mašallah, manam lauvam. Skaties Norai blakus. Es jau sapāroju šos ar Noraju. Redzēsim, kādi mazuļi būs. Es ļoti interesējos, draugi. Abi divi blakus izskatās lieliski, brāli. Skaties šeit, Dievs! Šie ir paša harizmas bērni, jā. Vai Deistans nenāk? Viņa nāk. Pasties uz Deistanu, viņš ir īsts dūvais. Mašallah, mans puika. Labi, Hektors, nomierinies. Nomierinies, dēls, nepārspīlē. Nāc. Nāc šurp. Gel var. Pagaidi vienu minūti. Nāc. Hektors sāka izrādīt nodevību. Nāc. Hektors tēvs uzreiz saka, ka šī ir viņa teritorija. Viņš sit pa zemi, rauj ārā zāli, draugi. Tādā veidā viņš uzreiz šo teritoriju pieņem par savu. Aha, nofilmē. Taisins arī staigā pakaļ Marlai. Iespējams, viņš vēl nav apsteidzis Marlas meitu. Taisin nekādā gadījumā nedomā pāroties ar Marlu. Lai mums vēl ar tevi nav jānodarbojās, dēls. Tiešām. Ak, ja Taisins nebūtu kastrēts. Ja viņš nebūtu neauglīgs, iedomājies, Taisin. Vek tevam. Skaties uz zemi, ātruma ienaidnieku. Pagātnes forma, sāna forma, viņš skatās no apakšas. Viņš teica, neklausīgs, esi prātīgs. Nāc šurp, Hektors, nāc! Hei, nomierinieties!
Kāpēc Hektors tā klepo, draugs? Pagaidi, paskatīšos dēls. Apsēdīsimies tā. Nāc, Hektor. Pagaid, Mimut, Murhan, pagaid. Neskauž, pagaid. Tagad šī ir lielākā problēma ar šiem suņu tēviņiem, kad tos izved ārā, ik uz soļa viņi apzīmēs teritoriju, viņi ostīs visu, saprati? Arī suņu tēviņiem ir tāda problēma, bet šī kuce gan, viņa atnāca un apsēdās man klēpī kā mazulis. Mana skaistā meitiņa. Tu ļoti mīli tēti. Vai dēde nāk? Dēde nē. Dēde nē, viņš uzbruks Destanai. Destana, nēģ tur. Destana, nēģ tur. Ak, Dievs. Destans tagad arī nezin, ko darīt. Dēde var viņai uzbrukt. Dēde jau vakar draugi viņi mazliet sastrīdējās ar Marazu. Viņš sevi savainoja. Suņu tēviņi kļūst ļoti bīstami, kad mātītes ir riestā. Visi savā starpā sacenšās, pilns ar problēmām, brāli. Skaties, mašallah, mans lauva. Anatolija Slauva, Anatolija. Nāc, vai mēs varam pāriet tur? Hei, nāc šurt. Nē, dēde. Ak, tai suns arī sāk skatīties uzdevumus. Nekaujieties, apstājieties. Labi, dēls, nomierinies. Nomierinieties. Vai izņemsim Hektoru? Dēls, kurš izkaisīja šīs kartona kastes. Vai tas ir Alas darbs? Es biju savācis tās kartona kastes. Dedzināsim tās, Gekan. Hektor, tagad es tev palaižu, dēls. Labi, skrien labi, izliec savu enerģiju, aiziet. Mans lauva. Ceru, ka Teisuns tagad pēkšņi neatnāks. Ole, Hektor! Ole, Hektor! Skaties, viņam sāp vēders, redzi? Arī suņi dažreiz grib ganīties, draugi. Tāpat kā kazas un aitas. Viņiem patīk ganīties. Ja mēs tikai varētu panākt, lai šie sadzīvo ar Karlosu, es abus aizvedīšu uz tirgu. Tad ļaudis tirgū redzēs lauvu. Lauvu! Mašallah, manam dēlam. Nāc, sisli! Nāc, sisli! Sisli! Tur, aiz zāles, tur pretī. Draugi, Sīslu dodas medīt peles. Mazliet medīt peles. Viņam patīk medīt. Viņš turp dodās, medī peles ar tādu traku balsi. Nāc, iesim iekšā. Hektors, lai paliek šeit. Hektor, es dodos prom! Hektors nav īsti labā omā, paskaties, viņš ēd zāli. Viņam nav labs garstāvoklis. Vai viņš varētu izlemt mesties mašīnai priekšā? Vai viņš varētu mesties mašīnai priekšā? Nu labi, nāc, ieiesim iekšā. Mēs jau esam šeit, visa komanda arī ir sapulcējusies pie durvīm. Viņi arī grib iziet ādā. Vai mēs iesim pastaigāties, Teisīn? Ko Destans tur nes, ko? Nekauņa Destans. Skatieties uz dēdi tagad. Šoreiz dēdi arī nav nodevis Mārlas meitenei neko, draugi. Viņš skatās te uz jēgi, te uz Mārlu. Ak, uzmanieties. Es nevēlos redzēt šādu pārošanos. Turcija tam nav gatava. Neviens no mums tam nav gatavs, dēls. Dēde ir kā īsts vēlniņš. Paskaties uz viņa skatienu. Šoreiz viņš uzbruk Taisin. Dēde, esi prātīgs. Draugi, es sterilizēšu džegi. Ar ko Kašiks bija pārojies? Ar džigi. Bija arī tie viesu suņi, arī viņi. Pagatavojās mašīna, pagamirkli. Gohan, kur ir Hektors? Ar ko vēl viņš pārojas, dēls? Un tur bija arī suņi. Nu, labi, viņi tāpat tiks sterilizēti, brāli. Tie ir atsevišķi. Es nejautāju par tiem, kas aizgājis. Jautāju par to, kas ir mūsu dārzā. Nu, Hektor, vecīt, it kā mēs tev būtu izveduši vaislai, dēls. Tiešām, kāzas ganās kā suņi. Nāc, Hektor. Hektor, nāc, nebeidz, nāc. Nāc, vecīt. Nu, tagad ej, dari savu darbu, lai veicās darbā. Lai veicās darbā, Taifun abi. Nāc, mēs ejam uz Alas pusi. Viņš jau sekos mums. Uz Alas pusi. Vai tev ir slinkums iet? Man ir slinkums. Neizslinko, nāc. Citādi kā tie kilogrami pazudīs. Skrien, mans lauva, skrien. Cik skaisti tas izskatās starp zālēm, nāc paskaties. Rīta vingrošana ar Hektoru. Mūsu vingrošana šeit beidzās, pietiek. Mēs veicām 2 soļus, pietiek. Nav nepieciešams pārāk daudz vingrot. Neviens nav, vai ne? Lai cilvēki nebaidās. Hektor, vecīt!
parādi tos kanibālus. Taisīns, vai jūs arī nāksiet, Taisīns? Ko? Nekaušīgais Taisīns. Raki tur atkal ir sajūtas prātā. O, Maras Taisīns to paņems, jā. Ak vai! Hektors, nāc šurp uz brīdi, dēls. Paņemsim Hektoru. Zvans nāk, brāli. Labāk nedodamies uz klubu. Dēls, mēs ejam, un Āla arī sāk attālināties uz otru pusi. Nu labi, nāc uz dārzu, nāc. Tad iesim. Tiešām, es nevēlos būt blakus Hektoram. Mēdēls, Nēdēls, Nēdēls. Pagaidiet, paskatīsimies. Hektors varētu uzbrukt Taisinam. Viņš arī nemīl Taisinu. Mašalak, šodien viņš nevienam neko neteica. Bet šoreiz Taisins sāka. Taisin, cik labi jūs saprotaties, dēls. Nejauc lietas. Es jūs abus aizvedīšu uz mežu. Skaties. Labi, Taisin. Nē, Taisin. Taisin, es jūs abus aizvedīšu uz mežu. Taisinam pirmkas kādā. Labi, dēls, nekādu kautiņu. Mē. Ak, Dievs. Mē, hei. Apollo viņu tracina. Hei, labi. Nomierinies, pagaidi mirkli. Pagaidi mirkli. Hektors ir sajūcis, draugi. Apollo, es teicu, ne Apollo. Pagaidi. Apollo ir sajūcis. Paga, ātri pārskrien šeit pāri. Lai Apollo tevi neredz. Labi, meitiņ, vienu brīdi, paga. Jūs man nogāzīsiet. Aizej man no ceļa. Distance. Cik labi tu skrien, vecīt. Cik labi tu skrien, mans puika. Man. Oh. Kas tur notika? Stāvi. Hektors gandrīz uzbruka Taisinam, un tajā brīdī es vēl neskatījos. Labi, ka viņš neko nesatvēra, tiešām. Stāvi, pastapīšos vēlreiz, lai aizvedu. Bet arī Taisins tagad nostiprina savu autoritāti. Abi uzreiz iesaistās tajā. Viņi abi uzreiz ieiet līderībā. Paldies Dievam, viņš to neuzcēra tiešām. Jūsuprāt, kurš ir spēcīgāks, Hektors vai Taisins? Es saku Taisins. Gaidu jūsu komentārus, kā jums šķiet, kurš ir spēcīgāks, Hektors vai Taisins, draugi? Redzēsim, kurš izteiks vairāk minējumu. Protams, to mēs nevaram saprast. Es domāju, ka tas ir Taisins. Dogolas ir nedaudz veiklāki un kustīgāki suņi. Ļoti ātri. Kanekorso, salīdzinot ar tiem, ir nedaudz lēnāks. Un cik es zinu, ja nemaldos, labi aras? Cik es zinu, Dogolu sakodiera spēks ir vēl lielāks. Protams, tas ir saistīts ar pieredzi. Vai, princ? Vai pietiek ar to, cik daudz viņš ir staigājis, draudziņ? Vai mēs šodien savu dēlu labi izvedām ganībās? Mans lauva. Skaties, kādu būri Gekans ir uztaisījis. Būris kļūst šaus. Kur aizgāja Deistans? Marla, vai mēs tev vēlreiz ieliksim būrī, meitiņ? Man šķiet, ka tu arī tā slepeni pārojās. Vai ne, Marla? Marla, nāc, Marla! Ņemsim šo vietu. Marla, nāc! Marla, nāc! Marla, ej priekšā. Ej, gudrā meitene, nāc pie manis. Sapārosim tevi ar to vectēvu. Vai tas vectēvs būtu redzams visiem? Paliec no dažas dienas ciet. Nāc šurp, nāc šurp. Deistan mūs vispār nesaprot, brāli. Deistan grib skriet un spēlēties, lai mans lauva spēlējās. Mēs arī sāksim viņu pamazām apmācīt. Kas tas ir, bāc? To pēli ir nogalinājuši jau. Deistan atkal paņēma pēli. Pagaidi. Šis bezkaunīgais jau reiz apēda pēli. Pagaidi. Gekan, šī ir pēle, dēls. Ko tu te dari, Gekan? Gekan, ko tu te dari? Tad sanāk, ka tas bija kompliments Gekanam. Nāc šurp, nerunā neko citu. Izmetīsim šo. Man palika nelabi. Jo cilvēks mīl, tu esi pieredzējušāks. Tu esi to jau ēdis agrāk, tātad tev tas patīk. Tāpēc tu man to iesaki, vai ne tā? Atkal tev ir paticis. Noņemsim to no šejienes. Dievs vien zina, kurš šo pēli nomedīja. Man palika ļoti slikti no tā. Gokans, ļauj man vispirms noslaucīt roku, tad tev apskaušu. Viņš pat nevar nostāvēt kājās, ja pagrūdīs, nokritīs. Ko lai daru, vai es redzu, kas notiek aiz muguras? Ja pagrūdīsi, nokritīs. Dēls, jūs esat salauzuši būrus. Nekauņus. Nāc šurdestam, paņemsim arī viņu iekšā. Destan. Nāc destam. Nāc destam. Destan. Viss tu ienaidnieks Destans.
Vai viņš atkal turpinās uzbrukt vistām? Vai arī viņš apstājās? Vai viņš to tiešām darīs? Ja tu nedaudz atkāpsies atpakaļ. Tagad ar tiem jaunajiem, ko mēs atvedām, zemnieki vairs nevarēs aizbēgt. Un tagad viņš arī ir paaudzies. Izskatās, kā rotaļlieta pilnīgi apaļš, paskaties uz to muti. Šoreiz viņš noteikti nogalinās bez žēlastības zvēru. Vai man riskēt ar Deistanu vai nē, dēls? Hei, skatīgais! Bet viņš tiešām izskatījās labi, jā. Tiešām mans izskats, mana figūra, viss ir lieliski, mašallah, perfekti, draugi. Nu labi, es viņu nelaidīšu klāt. Es tagad negribu riskēt ar to. Es teicu, ka tad, kad mana balss kļuva stiprāka, viņš arī neklausījās. Viņš mūs neklausīs. Labāk neriskēsim, draugi. Šodien domāju jums parādīt, kāda ir Deistana baba pašreizējā situācija. Lai viņš vēl mazliet savācās, tad parādīšu arī otru brāli. Viņš joprojām ir ārstēšanā, draugi. Viņš salīdzinājumā ar pārējiem ir mazāks, bet pārējie, paldies Dievam, iet uz labu. Deistans šobrīd jau ir labi, paldies Dievam, viņam nav nekāda problēma. Viņu otram brālim acis joprojām asaro. Cerams, ka drīz arī viņš atvesaļosies. Mēs darām visu iespējamo. Es mīlu. Neaizmirstiet atzīmēt video ar patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet stipri, mani draugi!